Sveicināti! Tiekamies, lai apskatītu galvenās norises pasaules enerģijas tirgos. Apskatīsim, kādi faktori ir ietekmējuši energoproduktu cenas šī gada 16. nedēļā. Visam pāri galvenais faktors vēl joprojām ir karadarbība tuvajos austrumos. Ja šobrīd ir 2 nedēļu pamieris starp ASV un Irānu, ir potenciāli iespējams arī miera un sarunu un to noteikumu apspriešana starp ASV un Irānu. Paralēli tam arī ir izsludināts 10 dienu pamieris starp Izraēlu un Libānu, bet situācija vēl joprojām jāraksturo kā nestabilu, mainīgu, dažādi konflikti un pretrunīgas ziņas vēl joprojām turpinās. Par dažām no detaļām turpinājumā. Pagājušās nedēļas piekdienā vēl vairāk tirgus sfērās vērtēt šo te miera sarunu turpinājumu. Tagad pirmdienā kuģu satiksme ir bloķēta, ASV bloķē kravu piegādes uz Irānas ostām, Irāna savukārt bloķē jebkuras izējošas kravas no Hormuz jūras šaurumu. Līdz ar to šie te kravu pārvadājumi un tātad naftas produktu un gāzes kravas ir pakļauts pilnīgai neskaidrībai. ASV vēl joprojām bija spēkā atvieglojums piegādēm no Krievijas, tādējādi mēģinot uzlabot pasaules momentāno bilanci naftas piegādēm. Un naftas cena pagājušajā nedēļā samazinās līdz $90 par barelu, bet jāsaka, ka viss šī neskaidrība tāpat liecina, ka naftas cena svārstās starp aptuveni $90 par barelu līdz $110 par barelu līmeni un atkarīgs no dažādiem šiem te momentānajiem politiskiem notikumiem. TTF indeksam dabasgāzes tirgu Eiropā cena pagājušajā nedēļā samazinās nedaudz zem €40 par megawatstundu, bet atkal jau daudzās neskaidrības liecina, ka dabasgāzes cena Eiropā šobrīd svārstās robežās no 40 līdz €45 par megawatstundu. Krājuma līmenis nedaudz sāk pieaugt, ieejot iesūknēšanas sezonā. Pašlaik tas ir pie 30% aizpildījuma. Āzijā ir zemāks pieprasījums pēc sašķidrinātās dabasgāzes. Āzijas tirgus dalībnieki patiesībā pārdod atpakaļ tirgumu savas iepriekš pasūtītās kravas, jo, piemēram, Eiropā cena ir ar lielāku prēmiju aktuālo. Līdz ar to šobrīd arī Āzijā dabasgāzes gan pieprasījums, gan arī pirkumi ir samazinājušies. Emisiju kvotām pagājušās nedēļas laikā cena pakāpjās virs €77 par tonu. Jā, arī šim tirgum šobrīd ir paaugstināts svārstīgums. Kvotu tirgus dalībnieki un vērtējumi skatās gan uz konflikta deeskalāciju tuvajos austrumos, kas nozīmētu ātrāku makroekonomisko atkopšanos un līdz ar to pieaugošu pieprasījumu dzēst emisijas. Un ir arī nogaidoša šobrīd attieksme pret Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmas reformām, kura paziņojumi turpmāk tiek plānoti vasarā. Un aktuālais no laikapstākļiem, kas spēj ietekmēt Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, ir tas, ka gaisa temperatūra ir zem normas, tātad augstāk laikapstākļi, nedaudz lielāks pieprasījums no tā, bet šobrīd nākamajai 1 līdz 2 nedēļām ir pieaugoša vēja izstrādes prognoze un dzestros un saulainos laikapstākļos saules parki ražos arvien intensīvāk. Pārējām pie elektroenerģijas Nord Pool spot tirgus datiem. Pagājušajā nedēļā pakāpjās gan Ziemeļvalstu apgabalu vidējā cena, gan Baltijas valstu vidējā cena. Ziemeļvalstīm pie €97 par megawatstundu vidēji un Baltijas valstīm vidēji pie €86 par megawatstundu. Kā jau pavasarī pieprasījums pamazām sāk samazināties kopējā tendencē,
pagājušās nedēļas laikā ir būtiski mazāka vēja izstrāde, un tas ir kāpinājis cenu gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijas valstīm. Nākotnes darījumu vērtējumus par 2027. gadu tādu kardinālu atkal izmaiņu nav. Saglabājas vērtējumu, ka elektroenerģijas bāzes piegādes cena Ziemeļvalstu apgabalos ir robežās no 45 līdz 55 eiro par megavatstundu, Vācijā ir pietuvināti 90 eiro par megavatstundu un Polijai pie 105 eiro par megavatstundu. Kā vienmēr, skatīsimies aktuālās ziņas un tiekamies nākamnedēļ.